Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Lietuvas aizsardzības finansējumu 2026. un 2030. gadā iecerēts pacelt līdz 5 un pat 6% no iekšzemes koprodukta. Lietuvas valsts aizsardzības padome, kurā ir valsts un armijas augstākās amatpersonas, šodien nolēma, ka tas ir nepieciešams, lai ātrāk varētu izveidot armijas divīziju. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda žurnālistiem Krievijas militārās agresijas iespēju raksturoja kā joprojām reālu, taču neizbēgamu. Mums ir būtiski jāpalielina centieni stiprināt aizsardzību un atturēšanu, un tam jāvelta vairāk resursu, tā viņš teica. Turcijas megapolē Stambulā šonedēļ no saindēšanās ar alkohola surogātu 33 cilvēki miruši, bet vēl 48 saņēma mediķu palīdzību. Ir aizdomas, ka nāves cēlonis bija ar metanolu atšķaidītu dzērienu patērēšana. 4 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par alkohola surogāta pārdošanu, aizturēti par tīšu slepkavību. Janvārī Stambulā konfiscētas 29 tonnas alkohola surogāta, 64 uzņēmumiem atņemtas licences. Veikalu īpašnieki vaino valdību, jo nelegālo brūvēšanu veicinot augstie nodokļi. Pakistānas tiesa notiesāja bijušo premjerministru Imrānu Hānu un viņa sievu Bušru Bībī par korupciju. Hanam piesprieda 14 gadus cietumā, Bībī 7. Laulātos tiesāja saistībā ar viņu izveidoto labklājības fondu. Hans cietumā sēž jau kopš 2023. gada augusta. Viņš gan apgalvo, ka visas apmēram 200 lietas esot politiski motivētas, lai nepieļautu viņa atgriešanos pie varas. Pēc reģionālās vizītes veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības publiskoja savus secinājumus. Viņa prāt Daugavpils reģionālās slimnīcas darbība esot stabila, bet jāpārskata tās pārvaldības modelis. Ministrija tuvākajā laikā izvērtēšot iepriekšējo amatpersonu atbildību atbilstoši valdības pērn dotajam uzdevumam. Daugavpils pašvaldības deputāts Igors Aleksejevs par šiem procesiem kopumā pauda diezgan optimistisku redzējumu. 2024. gada decembra beigās Daugavpils reģionālā slimnīca, kas bija nonākusi ārkārtīgi smagā finansiālā stāvoklī, savā pārziņā pārņēma valsts. Lai glābtu Latgales galveno slimnīcu, veselības ministrija piešķīrusi 4,6 miljonus eiro. Šī nauda tiks izmantota parādu nomaksai un finanšu situācijas stabilizēšanai. Daudzi daugavpilieši un Latgales iedzīvotāji no citām pilsētām personīgās sarunās nereti pauduši bažas, vai valsts tiešā vadībā slimnīcas pakalpojumi nekļūs sliktāki. Galu galā Rīga ir tālu, un, ja kas neizdodas, nevar sūdzēties. Es steidzos nomierināt pirmām kārtām. Gan Daugavpils, gan Augšdaugavas novads ir saglabājis kontroli pār daļu slimnīcu akciju. Līdz ar to joprojām tiešākā veidā piedalīsies Daugavpils reģionālās slimnīcas dzīve un tās attīstībā. Otrakārt, ikvienam acu priekšā ir piemērs, kā valsts pārvalda kādu medicīnas iestādi Daugavpilī. Proti Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu ar valsts palīdzību un konkrēti Sarmītas Kikustas un viņas komandas vadībā slimnīca ir kļuvusi par mūsdienīgu centru, kas sniedz kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus. 2024. gada slimnīca svinēja savu 100-gadi un turpina paplašināt savu pakalpojumus. Tostarp izveidoja dienas centrus pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām. Tādēļ satraukumam par Daugavpils reģionālās slimnīcas nākotni es neredzu nekāda pamata. Drīzāk jācer uz medicīnas pakalpojumu kvalitātu uzlabošanu Latgalē un visos virzienos. Tas ietver gan jaunu speciālistu piesaisti, gan medicīnas iekārtu atjaunošanu, gan sen jau gaidīto novecējušu telpu remontu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio